Attāls lauku viensētas un tajās dzīvojuši vientuļie pensionāri, kur sarūkot autobusu satiksmei paliek būtībā viena ar savām problēmām un bez palīdzības. Šāda situācija ir daudz viet Latvijā. Lai sniegtu šiem vientuļajiem cilvēkiem iespēju krīzes situācijās ātri sazināties ar palīdzības sniedzējiem, amats novadā uzsākts īstenot sociālās palīdzības sniegšanas, jeb vienkāršāk sakot, telefonu projektu. Ir ļoti daudz viensētas, uz kurām no zemes ceļa kilometrs, pusotrs, 2 kilometri ir palikuši tikai kā sliedes, pa kurām var aizbraukt. Tas jau vairs nav ceļš. Un šie cilvēki ir vientuļi un viņi jūtās arī nedroši. Ja gadījumā ir kāda vajadzība vai kas, ja kaut kas notiek, kā paziņot par sevi. Projekta ietvaros šobrīd jau 50 novada attālo viensētu iedzīvotājiem ir izsniegti speciāli mobilie telefoni ar SOS pogu. Tā pati galvenā tā ir SOS podziņa otrā pusītē, kur ļoti viegli piespiežās. Tad skaļš signāls. Kopā ar sociālo darbinieci Ilzi Gabliku, kur iesaistījusies Amats novada attīstības fonda realizētajā telefonu projektā, esam pie Birutas Smeļķes. Biruta dzīvo viena savā lauku sētā un viņai smagā formā ir bronhiāla astma. Nereiz vien ir bijušas nopietnas slimības lēkmes, bet saņemt ātri palīdzību liedz autobusu satiksmes trūkums. Satiksmes nav, piemēram, pie ģimenes ārstiem vajadzētu tikt. Nav. Jo tās veselības problēmas jau uznāk pēkšņi. Nav jau tā, ka es tagad paredzu, kad mēs vienreiz mēnesī braukšu pie ārsta. Jā, ir cilvēkiem, kam ir regulāri jābrauc vienreiz mēnesī pēc šī ārsta, lai dabūtu receptes, bet tā veselības problēma ir uznāk pēkšņi. Vislielākā problēma mums ir reiz pa nedēļu, ja, tikai ceturtdienās ir. Tikai uz cēsu pusi, bet uz Nītauru tikai pēcpusdienā. Pēcpusdienās jau, kas saka, ģimenes ārsta nav. Nu, tā ir vislielākā problēma, kas saka, ne turp un atpakaļ. Vienīgie kaimiņi, kas man viss atsaucīgāk, ir šie prāvnieku ģimenīti, kā saka. Ja vajag transportu, pēkšņi, ja kaut kas, vai ne. Bet arī katreiz ar viņi nav pie rokas, viņi kā braukā uz to Rīgu. Un tad nav nekā. Biruta arī stāsta par gadījumu, kad slimības sāsinājums pārsteidzis esot mežā, kur sieviete arī palikusi guļam bezspēkā. Tad viņi izglābuši suņi, kas aizskrējuši uz kaimiņu māju un ar savu satraukumu pievērsuši kaimiņu uzmanību. Jā, man, kā saka, jāsaka, tā ir sirds un dvēsele, jāsaka, tā, kā saka, vai kā es nevienam roku nevaru pacelt pa šito līniju, ja? Biruta arī atzīst, toreiz šāds palīdzības telefons lieti būtu noderējis. Jā, ja būtu šis telefons, tad tas ir lielākais glābējs. Tā ir tā visbrīnišķīgākā lieta, kas varētu būt. Bez SOS pogas telefonam ir arī citas funkcijas, lai ātri pavēstītu, ja ir kādas problēmas. Priekšrocības vēl tādas, kad ir ievadīti ātrās podziņas, kur nospiežot, piemēram, cipariņu 3 un pieturot šo podziņu, viņi var sazvanīt uzreiz pa tiešo šo sakaru uzturētāju. Kas var atbildēt viņiem. Ja? Un tad ir vēl ievadīti arī tie numuriņi, ārsta numuriņš iekšā, tikai, piemēram, cipariņš 4, tad viņš var sazvanīt ārstu. Šobrīd zvanus vai atnākošās īziņas uzklausa 2 sakaru uzturētāji, kas tālāk lemj, kā sniegt palīdzību. Man ir atkal savs telefons, kur ienāk telefonā īziņa, lūdzu, man nepieciešama jūsu palīdzība. Pašlaik mēs esam divi cilvēki, kam atnāk man. Un vēl ir projekta vadītājai Anitai, kam nonāk šī īziņa. Jā. Un tad mēs vienkārši, man šis telefons ir regulāri katru dienu līdzi, jebkurā brīdī viņš var zvanīt. Ja mēs neatbildam, tad signāls aiziet līdz 112. Tātad, jebkurā gadījumā cilvēkam ir iespēja, ir tā apziņa, ja, arī, ka viņš var saņemt palīdzību. Nav viens arī. Kad viņš nav viens, varbūt arī viņš tik viens nejūtās, bet nedrošība, izbraucot pa tiem ceļiem, ja, var redzēt, ka šī nedrošība tomēr ir. Iegādāties šos speciālos telefonus rosināja tas, ka vecajiem cilvēkiem vai nav savu mobilo telefonu, vai arī ar sastrādātajām rokām ir grūti uzspiest 8 ciparu kombināciju parastajā telefonā. Bet te galvenais ir atcerēties tikai SOS pogu. Šobrīd projekta ietvaros notiek cilvēku apmācība. Ar to apmācību iet lēnām. Tas ir process. Tas neiet uzreiz. Ir, kas telefons lieto, ir, kas izlietojuši visu, ar vienvārdu sakot, komunikāciju uzņem, sazinās ar, visi jau ir pazīstami, visi jau apmēram 70 līdz 90 gadu, šis te vecums, ja. Bet ir tādi, kam mūžā nav bijis telefons nemaz. Kas to telefonu noliek un uzliek avīzīti virsū, lai tikai telefonam kaut kas nenotiek. Nevaru pierunāt viņus likt telefonu kabatā un iet ārā telefonu.
To, kas sirmgaujiem ir pat bailes no mobilā telefona, kopā ar sociālo darbinieci Ilzi pārliecinamies pie kādas kundzes, kura telefonu rūpīgi glabā skapī. Es vienkārši no viņa baidos. Sarežģīts. Un vispār, es saku, man tas, kā lai jums pasaka, man tie mobīlie neiet pie sirds. Tagad tas arī ir viens no projekta īstenotāja galvenajiem uzdevumiem – sirmgaujus iemācīt darboties ar telefonu. Tu tagad man stāst, es visu drebu. Es zinu, un tukši vienkārši jāizslēdz, ir obligāti jāizslēdz. Ja tu šīm podziņām nemāk darboties, neaiztiec viņas, tad ir tikai šī podziņa ieslēdz, tu dzirdi to signāliņu, ka viņš ir. Jā, bet kas man dzirdēs? Man atnāk īziņa. Vispārībā jau ir laba lieta, ja cilvēks māka viņu rīkoties. Tātad vēl priekšā darbs gan apmācības ziņā, gan arī pilnveidojot saziņas un palīdzības sniegšanas modeli. Un kā uzsver Anita Beikula, tad tomēr šis ir viens no risinājumiem, kad sarūk laukos autobusu satiksme. Es redzu, ka pensionāru skaits pieaug. Ja? Tā tad vieglākais jau ir ievietot cilvēku pensionātā, bet viņš jau negrib. Viņš jau grib tai savā mājā dzīvot. Un tad ir jāmeklē tās iespējas, kā radīt šos apstākļus. Projekta ietvaros vēl tiks meklēts risinājums, kā vientuļajiem cilvēkiem palīdzēt sadzīvē, kaut vai, piemēram, apļaut pagalmu. Un kā atzīst Amats attīstības novada fondā, tad te uzsāktais ir jauna pieredze sociālajā darbā, kas var liet noderēt arī citos lauku novados.